Čau, mani sauc Sanita un es esmu sveicināts Apkaidrogas Latvija YouTube kanālā. Šodien es jums parādīšu, kā krāsot hūdadacis, jeb nokaranus plakstiņus. Tā kā, ja tev tas interesē, tad turpin skatīties. Nu ko, tad sāksim, un es izmantošu šo Revolution paletīti. Šāda te lūk izstās iekšpusē, ļoti skaisti toņi, tādi ir neitrāli, dabīgi. Par citu man ļoti patīk Makeup Revolution acu ēnas, un ja kādam interesē, tad lūk, šāds ir nosaukums šai paletei. Paņemšu savus otiņas. Man ļoti patīk, ka paletēs ir spogulīši, tas ļoti izpalīdz. Nu, kā jau minēju, man ir šīs hūdadacis, jeb nokaranie plakstiņi, kas izklausās vienkārši drausmīgi, bet nu, tāds ir latviešu tulkojums. Kā es krāsoju savus acis, lai viņas iztītos lielākus, un arī, lai redzētu to acu ēnu, ko uzliekam virsū. Kā pirmo toni es izvēlos tādu vidēji brūnu. Tas varētu būt, pieņemsim, šis tonis, varbūt arī šis, ja ir gaišāka sejasāda. Es šoreiz ņemšu šo. Un kā pirmo otiņu es izmantošu tādu vidēji lielu pludināmo otiņu. Tā ir tāda pūkaināka, bet nav liela, es to parādīšu salīdzinājumu. Maza, vidēja un liela, un tagad es ņemšu savu vidējo. Ņemšu šo te toni, nokritīšu. Ja. Un krāsošu ārējo locījuma līniju lūk šeit. Ja. Jūs varat redzēt, kad skatāties tieši taisni uz priekšu. Šī ir locījuma līnija. Ja. Un es likšu šo ēnu tieši locījuma līnijā, šeit. Un mēģināšu arī turēties tieši tur. Netaisīšu lielas kustības, lai neaiziet vairāk uz augšu. Tādām mazām kustībām, mazām apaļveida kustībām vai šurpu turpu. Tā teikt, veidojam ēnojumu, lai iztītos lielākas acis. Uz beigām, ka pavisam maz produkts ir palicis uz otiņas, var vienkārši iepludināt vairāk iekšpusītē. Pēc tam man patīk ņemt tumšāku brūnu toni, tas visticamāk būtu lūk šis, un likt ārējā kaktiņa daļā. Šis gan nav brūns, bet gan tāds violets. Varbūt tomēr tā. Es ņemšu šo tomēr. Tas tāds sarkanīgo pusi, bet tomēr nē. Nē, es tomēr ņemšu to violeto, jā. Pavisam mazlietiņ paņemu uz otiņas, arī nokritu. Un likšu uz ārējās plakstiņa daļas. Tā pati locījuma līnija, var teikt, koncentrējamies tikai uz ārpusīti, un pēc tam var sapludināt kopā ar iepriekšējo tonīti. Pēc tam paņem vēl nedaudz krāsu un lieku jau iekšā uz plakstiņa, bet tikai uz ārējās daļas. Redziet? Tikai lūk šeit. Pa vidu citu mēs neaiztiekam. Un, kad patīk jau tā forma, tad atkal var sākt pludināt nedaudz uz iekšu, lai tā krāsa ir tāda izpludināta, ļoti skaisti pateic, jā. Tagad es ņemšu savu mazāko pludināšanas otiņu un izvēlēšos kādu gaišāku toni. Iespējams ar spīdumu, visticamāk ņemšu uz šo, jā. Un izgaismošu zem uzacs. Šis ir ļoti tādiem lieliem glitteriem. Tā arī smuks spīdums. Un to pašu es izdarīšu iekšējā kaktiņā. Un virzīšu to toni uz augšu. Nu, tad tālāk ir jāizdomā, kādu toni mēs vēlamies likt uz paša plakstiņa šeit.
Manuprāt, viņu sauc par plakstiņu kustīgo daļu. Neesmu pārliecināta, bet es dzirdēju cilvēku tā sakam. Vislabāk, lai izceltos acis, lai viņi iztītos lielāk, ir jāliek kāds gaišs tonis, un arī šoreiz mēs varētu to izdarīt. Kamerā izstāsta tie toņi daudz gaišāki, jo man no lampas atspīd. Dzīvē viņi izstāsta daudz tumšāki, tāpēc es skatos šādi, lai es saprastu. Es domāju, mēs varētu likt šo rozā spītīgo toni. Tas tāds visgaišākais, jo šito jau mēs izmantojam, lai izgaismotu zem uzacis, un tad nākošo varētu likt šo toni. Šo var likt ar pirkstu, ir ļoti ērti. Manuprāt, es arī izmantošu savu pirkstu. Kā spīd. Un likšu uz plakstiņa. Un galvenais ir neuzlikt arī pārāk augstu. Liekat tikai līdz tai locījuma līnijai. Vai pat bišķi zemāk. Tad var atkal paņemt mazāko pludināšanas otiņu, izvēlēties šo tumšāko tonu, ko iepriekš likām, un padarīt vēl tumšāk, ja ir nepieciešams. Un sapludināt. Man ļoti patīk, kā sanāca, man ļoti patīk krāsas, un man arī patīk spīdīgas acu ēnas. Varbūt tiem, kuriem nepatīk, tie var izmantot arī šos matētos toņus, pieņemsim, uz plakstiņa, un likt nevis kā es uzliku spīdīgo, bet kādu gaišu matētu. Tas arī ļoti labi strādās. Man ļoti patīk spīdīgi toņi. Nu, tad uzkrāsošu arī otru aci. Manuprāt, labākais ieteikums, ko es varu jums pateikt, ir nesteigties. Likt tiešām uzmanīgi, skatīties, nevis tā ātri, tiešām lēnām. Un, protams, praktizēties. Tad arī viss sanāks. Jā, man liekas, tas otrā acis pabeidz kaut kur 2 minūtēs. Tā kā šis tiešām ir ļoti viegls grīms. Šīm acu vēnām ir ļoti viegli strādāt. Viņas viegli izpludinās, nav tāds, nepaliek pleķis un nav baigi ilgi tur jāmēģina izpludināt. Nē, viņas tiešām ļoti labas ir. Vēl dažreiz man patīk uzklāt arī acu ēnas zem acīm. Ja es lieku zem acis, tad man patīk izvēlēties tādu pavisam smalku otiņu, plakanu. Un parasti es izvēlos vai nu tumšāko tonu, ko liku, vai to vidējo. Šoreiz es ņemšu tumšāko, arī pavisam mazlietiņu, nevajag neko daudz. Un klāšu zem acis, savienojot ar augšu. Tad es paņēmu mazāko pludināmo otiņu bez nekā virsū un vienkārši izpludinu. Tālāk iet, manuprāt, vissarežģītākā daļa, un tas ir laineris. Es īsti nezīmēju kaķacis, es zīmēju parasto laineri, jo man ir diezgan grūti pašai, jo man tēviņš pazūd, un tur ir rīktīgi jāmāk, dažreiz sanāk, dažreiz nesanāk, un ko šodien es arī mēģināšu uztaisīt nelielu kaķaci, šo līniju, un es izmantošu šo šķidro laineru no Essences. Man ļoti patīk laineri ar šāda veida aplikatoriem kā otiņa. Man personīgi ir vieglāk strādāt nekā ar tiem flomasteriem. Es zīmēju plānu līniju no acis iekšas uz acu āru. Turos ļoti tuvu uz kropstām. Un tikai uz beigām viņu var vilkt biezāku, tā kā, teiksim, tā es līdz viducītīm uzvelku šeit. Es visu laiku turējos savā acis formā, bet no šī brīža es tikai velku taisnāk. Ir ļoti, ļoti grūti izskaidrot, jo, ja tev ir hūdada acis un man ir hūdada acis, mums tāpatās viņas atšķirās. Citiem ir vairāk, citiem ir mazāk un nav viegli izskaidrot. Tad es zīmēju no acis kaktiņa ārējā uz āru, un es nezīmēju uz augšu, jo te man jau ir tā kā sāka jau locīties, es zīmēju vairāk uz āru. Nu tālāk, un tad es
savienoju. Un, kad es uzzīmēju šo līniju, es nevalku no pašas līnijas galas savienojot, es arī no kaut kāda viducīša tikai. Nu, kaut kā tā. Smuki sanāca, man patīk, tad ļoti vienkārši kaķats. Un tagad tikai jāmēģina uztaisīt vienādi arī otrā pusē, kas arī nav viegli. Ok, no tāluma izstāsta gandrīz vienādi, nepateiks baigi, vai ne? Nu, šis sanāca vairāk uz leju. Man arī šo acu ir grūtāk krāsot nekā otru, nezinu kāpēc. Tad pēdējais solis ir atliekt skropstus un uzkrāsot. Izmantošu Maybelline Sky High skropstu tušu. Es ceru, ka tev šis video būs noderīgs. Paldies, ka skatījies! Līdz nākošajai reizei! Atā!